Vakar man uzdeva jautājumu viens cilvēciņš, ar kuru es strādāju individuāli, un par to tēmu, ko es viņam izstāstīju, es saprotu, ka es vēl neesmu video taču uztaisījis. Man bija plānos priekš jums uztaisīt, bet es vēl neesmu uztaisījis. Tēma ļoti svarīga, iedos jums atkal kopistiskāku skatu uz to, kas iespējams tagad notiek, kā vispār šeit viss ir iekārtots, un ļaus jums iespējams piedomāt pie savām rīcībām, lai izvairītos no tā, kur jūs varat sevi ievest, ja jūs nezināt par šo. Par ko tad iet runa? Man cilvēks uzdeva jautājumu, viņš man raksta šādi, ja, uzdod, lai es viņam pasaku, kas tas tāds ir, varbūt, ka es zinu. Ka viņam tad pēdējā laikā ir novērots, ka slēdzās iekšā kādi stāvokļi, tādi emocionālie, sajūtu ziņā negatīvi, bez iemesla it kā liekas, ka nav jēga pazūd visam un bezjēdzīguma sajūta un kaut kāds bailes slēdzās iekšā un kaut kādas neticības, šaubas, kaut kas tāds nepatīkamas, spiedīgas sajūta parādās iekšpusē, ja? Un es viņam pastāstīju, kas tas ir. Lūk, kāpēc tādas sajūtas kādam var slēgties un ar ko tas vispār viss ir saistīts. Un kas tas vispār tāds ir? Uzreiz jāsaprot, ka mums šeit, par tām kā esības struktūra, jeb uzbūve ir kā sistēma. Kā es, teiksim, tā, rekur, es jums jau biju rādījis kādos savos video. Daļa no sistēmas. Tāds ģeometriska figūra, var teikt. Un viņa, protams, griežās, pārvietojās, dažādi leņķi, dažādas plaknes, dažādas sajūtas, dažādi gada laiki. Un viss tas, kas ir aprakstīts un kas mums ir zināms, ka ir pazemes valstība, ir zemes valstība un ir debesu valstība, ja Bībelē, reliģijā tas ir fiksēts kā elle, zeme un debesis, ja paradīze. Tas viss ir, lūk, struktūra šeit patās šajā mūsu esībā, šo pasauli, kuru mēs skatāmies, tas šīs trīs iedalījums, šo triju pasauļu galvenais princips ir tieši šeit. Katrā ir kaut kāda savi cikli, katrā ir vesels daudzums ar tā saucamajām plaknēm, ja esības izpausmēm. Tas ir, ja jūs nezināt, kas ir plaknes, nostieties manus video par to, ja YouTube tad ir apakšā links uz tiem video. Nu, lūk. Un tad tās sajūtas, kuras cilvēks izjūt, viņas atbilst pazemēji, ellei, tā saucamai, jo tur ir raksturīgas kādas pazīmes, kādas sajūtas tur ir raksturīgas no viszemākajām un augstākajām tām elles pasaules sajūtām. Tur ir panika, bailes, kaut kāds depresijas, stress, izteiktas bailes, no visu kaut kā. Lūk, visas tādas spiedīgās sajūtas tur ir. Šausmīgums, bezjēdzīgums. Viss tas ir lūk no šīs pasaules. Un ja jums slēdzās iekšā kaut kas tam līdzīgs, visdrīzākais jūs esat pieslēgušies tai pasaulē, un vienkārši jūsos aktivizējās gan šīs pasaules elementi, gan arī kaut kādas daļas, ja jūsos sēž, jo vairāk, kā es teicu savos jau iepriekšos video, ko rakstīju, jo cilvēkā vairāk ir šis tumšais iekšpusē. Kad viņš ir īpaši vēl saslēdzās ar šo tumšo, tam visam, kas viņā tumšais sēž, tam visam vaļa tiek atdota. Viņi sāk ārdīties, plosīties, aktivizēties un pārvaldīt. Un cilvēkam viņš uz pasauli un uz visu sāk raudzīties no tāda skataleņa kā no apakšas. No apakšas man nav lukturīts, varētu kā paspīdināt savu. Kā ziniet, kā šausminies rāda, ka šitā no lejas spīdina. Gaisma spīd no lejas un leņķi visa gaisma krīt tā, ka liekas, ka šausmīgs. Lūk, un cilvēks uz visu sāk skatīties no šāda leņķa. Un loģiski, ka viņš skatoties no šāda leņķa, sāk šādi visu just un uztvert. Un viņam parādās tādas domas, tādas sajūtas, tādas vēlmes, lūk, tāds skata leņķis, tāda ilūzija. Cilvēks, kas uz zemes dzīvo, pārsvarā, tur ir arī, protams, dažādi līmeņi. Tur ir dažādi cilvēki. Jums jāsaprot, ka visās šajās pasaulēs galvenajās principu iedalījumos ir
teiksim, skolotājs. Ja? Viņš var būt LE skolotājs, varbūt zemes pasaulē skolotājs un paradīzē skolotājs. Tāpatās viņi staigās miedarbosies, jūs viņus iespējams redzēsiet, bet katrs tas cilvēks jutīsies un savādāk. Viņam dzīvē ikdienā sajūtas būs savādākas. It kā dzīves momenti būs savādāk ar savādāku leņķi, viņš uz visu skatās. Vienam viss ir superīgi labi, vienam tur ir ikdienišķi materiāli, tur nodevība, tur slimības. Kaut kas tāds, kādam citam ir riktīgais šausmē, var teikt tā. Dažādi šie šausmenes līmeņi. Lūk. Un viss, kas ir ar nogalināšanu, kā arī visas tās kaut kādas tur arī atriebība, jā, arī taisnīgums, jā, ka tu gribi taisnīgumu panākt, tas arī ir no augstākā gala, bet pazemes pasaulē. Tā nav augšā dievišķā, jeb zemes pasaulē. Lūk. Tas cilvēks, kurš ir šajā debesu pasaulē, tā dzīvo, jā, var teikt, viņš piedzīvo vienkārši sajūtu ziņā un uz visu skatās, ka viss ir labs, viss ir forši, viss ir skaists, viņam ir iekšā superīgs siltums, ticībā, pašrealizācija, paļaušanās uz dievišķo, uz esību, uz visu. Viņš cilvēkos redz labo, viņš tic, ka viss būs labi, viņam arī dzīvē viss notiek labi. Ir ģimeniskums, laime, prieks, bērnības sajūtas, viņam nav pazudušas, arī esot tur, 60, 70 gadīgam. Un intereses un dzīves piedzīvošana viņam arī ir no šāda leņķa, viņš šādi visu jūt, šādi visu skatās. Realizējās hobijos, ceļo, kaut ko tur dejo, dārzā, rakņājās, jūtās brīnišķīgi iekšā. Un tu no viņa var just no tā cilvēka, ka viņš izstaro šo tādu tā kā siltumu. Lūk, tas ir debesu valstība. Zemes valstībā ir ikdienišķais skriešana, materiālais, tas cilpa, materiālā, ka tu esi iesprūdis. Sajūtas tādas, viņas var būt laikājošas, tur, teiksim, un arī tur zemes valstībā ir visas tās viltības izmantot, nopelnīt, nogrābt mērķi, dažādi līmeņi, es saku, no zemākā tur varbūt augstākie tādi labi mērķi, bet tur pietrūks tas tāds superlaimes materiālajā pasaulē, viņi ir savādāka. Lūk, un jums jāsaprot, ka visa veida cilvēki var būt jebkurā no šīm pasaulēm. Un dažādi cilvēki, vienas un tās pašas profesijas, viņi var būt dažādās šīs pasaulēs. Agrāk bija tā, ka cilvēki savā starpā, starp šīm pasaulēm, principā gan arī nemiedarbojās. Ja? Vienīgais, ja tev kaut kāds tur radiniekam vai kam notiek kaut kāds tumšs, melnais, kaut kāds svītra, ja, un to ar viņu tā ikdienā komunicē, tad tavā pasaulē var sākt ienākt arī tas tumšais. Vai arī, ja tu izdari kaut ko sliktu, ja, kas tev sāk vilkt šo tumšo pasauli, šo eli, tad arī tev sāk parādīties šie elementi tavā dzīvē. Agrāk bija tā. Bet pārsvarā visi dzīvoja, viss bija sadalīts. Mūsdienās, dēļ sociālajiem tīkliem, dēļ brīvas pieejas pie visiem tiem īsajiem rullīšiem, dēļ tā, ka jebkurš var sākt ražot saturu un likt viņu ārā, un ziņas, jā, visas tas, kas ir pārpludinājis, viss tas patērēšana, viss tas virtuālais, tas burbulis, un dēļ tā, ka cilvēks pārsvarā sēž tur, nesaprotot, kas to saturu ražo un kāpēc viņu ražo, jā, un tur pārsvarā, teiksim, viss tas lielākā daļa satura jau ir sabojāts ar vīrusu, tā saucamo, no tumsas, no pazemes. Un sanāk ir cilvēks, viņš var būt milzīgs blogers, ja, kas ražo, stāsta par tehnoloģijām, par IT jomu, par datoriem, vai stāsta par ceļojumiem, par valstīm dažādām. Un ja viņš ir saslēgts, viņš dzīvo tajā ellē, tā saucamē, tu jau nezini, tu jau vizuāli ārēji uz viņu skaties, viņš jau tēlo, ka viņam viss ir labi, skaisti runā, ja, labi izskatās, pieņemsim. Iekšā patiesībā viņam ir sajūtas, tādas draņķīgas, jo viņš tik ir ellē pieslēgts, viņš ir pazemes valstībā. Bet uz āru viņam jārāda, ir saturs, jāražo, nauda jāpelna. Lūk. Un ja cilvēks kaut ko tādu patērē, jā, viņš automātiski slēdzās klāt pie tā cilvēka satura, un tā kā caur to ieņurko arī sāk slēgties klāt pie šīs pazemes pasaules. Un ja viņam riņķī arī vēl cilvēki, citi, kas kaut ko tādu dara, vēl vairāk viņu nostiprina šajā pazemes pasaulē. Varbūt pēc tam sagribās kaut kādas ziņas palasīt. Jā, cilvēkam, tad, kad viņš tur slēdzās klāt, viņam pēkšņi mainās šīs vēlmes, noskaņojums, skata leņķi mainās. Tas, kas ir
Pirms tam likās labs, tas tagad liekas slikts, jā, mainās šitais visu. Viņš to nemaz nejūt, viņš to neatšķir, jo viņam jau liekas, ka viņš pats to piedzīvo, kaut kas, nezinu, cikli vai kaut kas tāds notiek, viņam liekas. Un viss, un cilvēks iekrīt. Un cilvēks sāk just šos pazemes pasaules elementus. Īslaicīgi sākumā, jo viņam, ja viņš pirms tam dzīvojas tajā zemes pasaulē vai debesu pasaulē, viņam ir mājās un ikdienā vēl elementi, kas viņu izvelk ārā. Neļaut tur tā kā iekrist dziļi, bet var arī iesakņoties un dziļi iekrist, jo tā pasaule, viņš tā kā turpina, tā pasaule sāk diktēt to, kā viņš jūtās, ko viņš redz, kā viņš domā rīcības modeļus, un balstiņa vēl čukst, jā, no jau citas, jo daļas iekšējās pamostās, kuras ir no tās pasaules, un viņas jau čukst savu, tas ir lūk, tas atveidojums eņģelīts un vēlniņš, kad sēž plecos, vienā plecā un otrā un čukst kaut ko. Tas ir no šīs sērijas. Vēl jāsaprot arī, ka šeit ir cikliski. Mums taču ir rekurārā, tagad lapas nav kokos, jā, tad to iet cikli. Un ir arī cilvēki, kas šis mehānisma cikli, katram viņi ir savi, katram savā laikā, ka ir šis garīgais, šis debesu pasaules laiks, var teikt, pēc tam ir materiālais zemes pasaules laiks, un tad ir pretējais, jā, negatīvais materiālais, ka tu pazemēji, negatīvais materiālais, negatīvais garīgais. Un jūs jau jāsaprot, ka visās pasaulēs ir visa veida elementi. Arī garīgā informācija ir zemes, pazemes pasaulē, un zemes pasaulē un debesu pasaulē. Par veselību ir arī abās visās trijās šajās pasaulēs informācija. Un dēļ tā, ka nav skaidrs, kas ir kas, tāpēc, ka tagad viss ir samiksējies dēļ sociālām tīkliem, ir tāds haoss. Cilvēks nesaprot, pie kā viņš ir pieslēdzies un pie kā viņš turpina slēgties klāt ikdienā. Kāda cilvēki, ko viņam ieslēdz, kāda satura vienības, kuras viņš patērē, ko viņam jāieslēdz. Plus vēl, ziniet, kāds ir erors, atmiņa tiek, es nezinu, kas viņa noticis, bet atmiņā cilvēkiem ir limitēta palikusi, aizmiglota, nav skaidrības, un neatcerās, kas notika ar viņiem. Pāris dienas atpakaļ, nedēļa atpakaļ, mēnesi atpakaļ. Ir tāds miglains, kaut kāds liekas nojausma, ka es jau atceros, bet attiecībā neatcerās. Jā, jo es veicu tāds eksperiments, skatījos, pierakstīju, un pēc tam pēc kāda laika tu skaties un tu lasi savus pierakstus, tu to neatceries, ka tā notika. Ka tā tu jūties, ka tu par to tu domāji. Kaut gan tev liekas, ka tu it kā atceries, patiesībā neatceries. Lūk, tas arī ir interesanti. Un dēļ tā, ka lūk, tas viss tā kā kopā saistīts, cilvēks pieslēdzās pie kaut kādiem negatīviem elementiem, sāk tā justies, sāk veikt izvēles, balsoties uz šiem saviem negatīviem kaut kādiem iekšējām sajūtām, plus no tās pasaules, un sāk viņā iesakņoties. Un tā var iesprost kaut kādā tur pazemes, teiksim, pasaulē. Un tā kā riņķī visur daudz cilvēki jau ir saslimdināti, jā, viņi ir sevi pieslēguši tādā veidā, ikdienā patērējot saturu, esot sociālais tīklos, to visu nekontrolējot, nesaprotot, kas ko un kā. Un cilvēks var turpināt agresīvi pret kaut ko izpausties. Agresija jau ir pazemes pasaules, un tāda agresīva atriebība, jā, tas ir pazemes pasaules elements. Jā, augstākais tur, bet tāpat tās. Ja tu tur esi, tevī slēdzās iekšā konkrētas sajūtas, jo tev izvēles ir uz to balstīts. Tu neesi paradīzē, tu neesi super jaukajā, foršajā pasaulē. Tu arī neesi zemes pasaulē, tev negribās materiāli, neko tev gribās cīnīties, teiksim, pret kaut ko. Tā ir pazemē. Zemā pasaulē. Un tā cilvēki iekrīt lamatiņās. Pēc tam jūtās slikti. Skatoties, cik dziļi tu esi šajā LS pasaulē, attiecīgi, jā, tu vari nokļūt trakonamā, vari uztaisīt pārstāvību, jā, mēs tagad sākam arī šādus elementus redzēt. Jā, mums, teiksim, tu kāds ziņās ielien, teiksim, grūti vēl ir ziniet, kā, teiksim, jūs esat visādos čatos, jūs tur sekojat līdzi, kaut kādi bērni ir, tad jūs esat vecāku čatos. Un ja jūs tam slēdzaties klāt, tie cilvēki, kas tur savā starpā komunicē, un jūs iesaisties tajā komunikācijā, jūs arī slēdzaties klāt tiem cilvēkiem un tam visam frekvencē, var teikt. Un ja viņi ir saslēgti ar zemo, tad jūsos sāk arī tas slēgties iekšā. Lūk, tādā veidā daudz saslēdzās arī. Piemēram, jūs esat čatos, un tur kāds kaut ko iepublicē, kaut kādu ziņu negatīvu.
pieņems, tāds un tāds ir nomiris, jūs taisīs pašnāvību, bet tur kaut kas ir uzprātis, tur kaut kāds ir uzbrukums, te kaut kas notiks, te mums atombumbu metīs, tad līdz tās karš sāksies, te atkal tādas cenas augs. Jūs paši par to neko nezinātu, bet ir tā, ka jūs atslēgat šādos čatos kaut kādos, jā, kur tur jūsu draugi vai kas kaut kādas tādas ziņas met. Jūs, hops, un priekš jums tas ir elements, ka tukš uz turieni pieslēgt. Un pēc tam, dēļ tā viena elementa, jūs varat sākt justies slikti. Skatoties, cik jums daudz ir, kurā pasaulē jūs esat, cik jums daudz ir riņķī tie elementi, kuri jūs izvelk atpakaļ vai izlīdzina, atvelk atpakaļ uz jūsu pasauli. Un vēl ir interesanti, skatieties, ko es arī nesen esmu sapratis to, ka, pieņemsim, ja jūs ejat pie kāda, teiksim, psihologa vai strādāt ar kādu, ja, lai viņš ar jums strādā, teiksim, transformē, jeb palīdz jums ar kādām negatīvām stāvokļiem, sajūtām, tad arī ir svarīgi saprast, kādā pasaulē šis cilvēks dzīvo, pie kā jūs ejat. Jo, ja viņš ir no pats pazemē, jā, tad attiecīgi iedomājieties, jūs aiziet pie cilvēka, kurš pats pazemē, un viņš, protams, vizuāli tēlo, ka viņš tur nav, jūs jau nezināt, jūs jau redzat, viņš tur var smaidīt, viņš var skaistas frāzes runāt, viņš var uz antidepresantiem sēdēt. Bet patiesībā viņš dzīvo pazemē, un jūs pie viņa ejot, viņš jūs velk uz to pazemi. Viņš nevar no viņas izvilkt, jo viņš pats tur ir. Neskatoties, kādas jūs tur terapijas veicat. Un tad cilvēki iet, kaut ko tur dara, un neredz rezultātu. Var pat neveikt nekādas terapijas, bet iet pie cilvēka, kurš ir augšā debesīs, pie debesu pasaulē, tas ir sajūtas, jā? Atcerieties, sajūtu līmenī viņš dzīvo tādā, viņam viss ir labi. Un viņš jūs var izvilkt pie sevīm. Pat bez visādām terapijām, tīri uz to pasauli. Un tad, kad jūs tur esat, tad jūs varat jau sākt strādāt ar sevi. Jo tad jums jūsu vēlmes, jūsu griba, jūsu uzmanība kritīs uz tiem elementiem, kas ir no tās pasaules. To cilvēki arī daudz nesaprot. Līdz ar to sanāk, es agrāk teicu, vajag paļauties uz savu iekšējo balsi, uz intuīciju. Ziniet, kāds šeit lamatiņas ir, ka ja jūs esat pazemes pasaulē, caur viņu skatāties, caur to leņķi uz visu, jūs jau iekšējā balss, tā saucamā intuīcija, ja kaut kādas daļas, viņas skatīsies no tās pasaules elementiem. Tāpēc arī ir tā, ka cilvēks pats sevi nevar izvilkt, jā, parasti no kaut kādām bedrēm vai vajadzēja kādu citu, bet arī svarīgi, kas tas cits ir, kurā viņš pasaulē ir. Agrāk tas viss nebija skaidrs, tas viss bija tāds intuitīvi. Tagad es jums pastāstu, jā, lai jums būtu jau mehānismu princips saprotams, lai galvā viņš sāk strukturizēties, lai jūs jau savādāk uz visādām lietām skatāties. Un ko es vēl sapratu, ja, kad es veidoju šo saturu, atbildēju tam cilvēkam, man galvā uzreiz, tad lūk, kā nākotnē tad būs cilvēki sapratīs šo principu, un tad, kad viņi patērēs kaut kādas satura vienības, viņi varēs pēc tam fiksēt, uz kādā virzienā viņu sajūtas mainās. Teiksim, dienas ietveros, vai viņi kļūst foršāk, vislabāk, skaistāk, superīgāk jūtās, jā, tāds siltums parādās, tad nozīmē, ka viņi ir komunicēja, patērēja satura vienību, kas viņus slēdz pie debesīm, pie paradīzes, pie foršajām sajūtām. Vai arī, ja viņam, teiksim, mērķi parādās kaut kas tāds, tas ir zemes pasaulē, viņi augstam līmenim, bet ja viņos, teiksim, cilvēks runā par kādiem mērķiem vai runā par kaut kādām meditācijām, vēl kaut ko, tu to saturu patērē un pēc tam tu jūties slikti, tu vari novērot, ka kaut kas nav. Tātad tas cilvēks, kuru saturu tu patērē, viņš ir pazemes pasaulē. Tikai viņš tēlo, ka viņš tur nav, nezinu. Lūk, un pēc tā tad cilvēki sāks analizēt, kas ir kas. Tas arī interesanti. Tikai šeit ir arī lamatiņas, kā priekš cilvēkiem, kas ir pazemē, priekš viņiem tie, kas ir paradīzē debesīs, viņi ir sliktie, tāpēc, ka tur ir viss apgriezts kājām gaisā. Otrādi, viņi redz, jūt informāciju otrādi. Tāpēc šeit notiek tā saucamā cīņa, jo leņķi taču ir dažādi, apgaismojums ir dažādi, gaisma krīt dažādi. Un, teiksim, priekš viena, iedomājieties, objekts, kaut kas skaists, fantastisks, kaut kāda ēka. No augšas viņi izskatās kaut kas brīnumains, lielisks, superīgs. No apakšas, ja tur gaismu spīdina, ja, no uzmanība ir gaisma. Ja. Pasēties manu video par uzmanību, kas esat jūs sapratīsiet, par ko es runāju. Jūs kā uzmanība, ja no apakšas spīdiniet uz to, tad izskatās, ka tas kaut kāds ir briesmonis, monstrs, vai kaut kāds tur, nezinu, ragi tur un vēl kaut kas tā ēnas krīt.
Un jūs sakat, ka tas ir monstrs, tas, kas no augšas skatās, saka, kas tu esi, tas ir eņģelis, var teikt. Un tad redziet pretēji, teiksim, skatījumi. Un no šejienes veidojās šie dažādi skatījumi uz lietām. Lūk tā. Ir kādi jautājumi? Uzdodiet, jā, es iespējams savā Telegram kanālā, tad audio formātā uz to atbildēšu. Tie, kas nav Telegram kanālā, piesakojieties, jo tur es lieku drusku citu informāciju nekā savas video vēl kaut kur. Lūk tā. Ar jums bijis Alans, attīstaties, rūpēties par savām sajūtām, un lai jums viss ir labi. Un tiekamies nākamajos video. Tā. Čau!